Šogad amatieru teātra festivāls Rīga spēlē teātri 2012 pulcējas 35 dalībniekus, kuru izrādes formas un satura daudzveidībā ļauj atrast tīkamāko ikvienam skatuves mākslas cienītājam. Imantas kultūras centrā viesosies Jelgavas jaunais teātris, kurš šogad svin savu 20 gadu jubileju. Jelgavas jaunais teātris izveidojās 1992. gadā. Un tas izveidojās daļai no aktieriem, kas darbojās Jelgavas Alunāna teātrī, aizejot projām no šī teātra. Un teātri izveidoja Agris Krūmiņš un Nolīda Truksne. Un viņi vadīja to teātri aptuveni 10 gadus. Bet, principā, teātris veidojās no tā aktieru kolektīva, kas domāja citādāk nekā režisori, kas strādāja Jelgavas Alunāna teātrī. Tas uzstādījums jau no paša sākuma, ka mēs gribam veidot savas izrādes vai mēs gribam kaut ko pateikt citādāk. Jāatzīmē, ka no sākotnējā aktieru kolektīva trupā palikuši vien 6. Teātris uzticīgi seko savulaik izvirzītajiem mērķiem. Turklāt pat laban aktīvi piesaista jaunus radošos spēkus. Citādāk izpaužas tā, kad mēs, kā ir uzrakstīts lugā teksts vai dramaturģiskā vai autora darbā, mēs atļaujamies interpretēt to pa savam, vai, teiksim, savējās domas likt virsū uz skatuves. Un jā, teiksim, iekšējo savējo pārdzīvojumu. Un nu, brīvie brālīši, uz 3, 4, vēlējam, dziedam un pa logu iekšā lecam! Parasti izrādes rāda Jelgavas kultūras namā. Mūs atbalsta aģentūra Kultūra ar savām telpām, ar mēģinājumu telpām, finansiāli mūs atbalsta, un tur arī mēs principā spēlējam, bet, ja labi ir izrāde, tad mēs dodamies izbraukumos, Jūrmala, Balvi, Rīga arī šī gadījumā. Festivālā Jelgavas jaunais teātris startē ar jaunāko iestudējumu Nevarīgā būtne. 10 aktieri iejutīsies 50 dažādās lomās un 2 stundas balansēs uz naža asmenis starp smiekliem un izsmieklu. Lepnums, maskas, bailes, iedomība, kauns, nožēla. Tās ir tikai dažas no emocijām, kas spilgtā veidā tiks uztrieptas uz skatuves izrādes laikā. Par iestudējumu stāsta režisors Rihards Svjatskis. Tas, principā, ir Antona Čehova īso stāstu virknējums, 9 stāsti, 9 etīdes, kas tiek pasniegtas farsa un ar klaunādas elementiem, teiksim, tādā izpausmē. Ja? Pēc iespējas mazāk vārdi, vairāk kustības, vairāk darbības un pēc iespējas vairāk humora. Mēs lasījām šos stāstus, mēs viņus veidojam etīdes, tādu mēģinājumu procesā un sapratām, ka viņi ir ļoti mūsdienīgi, ka tie atgadījumi, principā 90% ir reāli mums pašiem norisinājušies. Tikai, protams, citādākā izpausmē. Skatītāji raduši teātrī skatīt dialogus, saka izrādes režisors, bet šajā gadījumā izvēlējāmies netradicionālu formu. Mēs izvēlējāmies pamēģināt, ko pasaka priekšā klusums un ķermeņa valoda, kā cilvēki darbojās. Un īstenībā interesantākais ir tas, kad skatītāji teātra zālē sāk daudz uzmanīgāk skatīties, kas norisinās. Jo, teiksim, tagad arī iznāca tā pēdējā filma uz kino ekrāniem Mākslinieks, kas arī pilnīgi mēmais kino. Un cilvēkam arī tas piespiež viņiem domāt, vairāk iedziļināties, jo, teiksim, ja visu laiku runā, cilvēks atslēdz, viņš tikai klausās. Ja? Tā kā, man liekas, mēs izvēlējāmies kustību teātru un nedaudz arī kaut ko no klaunādas izvēlējāmies tā, lai paņemt kaut kādu lielāku, varbūt dziļumu savā ziņā no šīm Antona Čehova īsiem stāstiem. Jelgavas jaunā teātra izrādi Nevarīgā būtne var noskatīties 25. martā 15:30 Imantas kultūras centrā, bet informāciju par citām festivāla izrādēm meklējiet internetā www.kultura.riga.lv.